Vai tu esi kādreiz redzējis sapni, kas ir licies tik īsts, ka tu pēc tam nemaz neesi pārliecināts, vai tas patiešām bija tikai sapnis? Un kaut gan nekad iepriekš nebija ticies ar sapnī redzētajiem cilvēkiem, viņi tev šķita pazīstami. Tāds sapnis mazliet līdzinās mentālisma likumam. Kad tu sapņo, tu radi veselas pasaules, ainavas, celtnes, cilvēkus un visu citu, ko vien spēj iedomāties. Kamēr sapņojam, viss šķiet ļoti reāls un it kā atdalīts no mums, taču to visu esam radījuši mēs paši. Tātad faktiski tas viss ir tikai mūsu pašu versija, un tādīpat laikā daļa no lielas koncepcijas, kurā mūsu atmodinātās domas palīdz radīt realitāti. Pierādījumus tam tu redzi katru dienu. Ik viens, kurš patur prātā kādu domu, un tad atbilstoši rīkojas, rada savu realitāti. Ņemsim par piemēru Billu Gatesu. Pagājušā gadsimta 70. gados viņš nonāca pie pārliecības, ka ikvienā mājā un uzņēmumā ir jābūt datoram. Es domāju, ka man tev nav jāsaka, ka tas ir kļuvis par realitāti. Un tagad pārnesīsim to uz tavu dzīvi. Cik daudzi tev zināmi cilvēki ir sasnieguši kaut ko dižu, neticot sev vai nedomājot, ka sapņus var īstenot? Droši vien nevisai daudzi. Viss, ko mēs darām vai nedarām, notiek saistībā ar mentālisma likumu. Viss, par ko tu esi spējīgs domāt, savā būtībā var kļūt par tavu realitāti. Mentālisma likums ir domu un sajūtu enerģija, kura sadarbojoties ar visiem pārējiem visuma likumiem, kļūst par tavu realitāti. Ja tu tici, ka proti braukt ar divriteni, tad tu to arī darīsi. Ja tu tici, ka varēsi nolikt eksāmenu, tad tu to arī paveiksi. Mentālisma likums vēst arī to, ka mēs visi esam daļa cits no cita un no visuma. Tātad mēs ietveram sevī arī visuma informāciju. Astronoms Karls Sagāns ir skaidrojis, ka visums, lai radītu jaunas planētas un saules sistēmas, izmanto kosmiskos putekļus. Tātad pilnīgi viss uz Zemes, okeāni, kalni, koki un pat cilvēki savā būtībā ir radušies no kosmiskajiem putekļiem. Savā pamatlīmenī mēs visi esam vienādi. Mēs elpojam vienu un to pašu gaisu. Mums katram ir nepieciešama pajumte, ēdiens, miegs un galu galā neviens neaizies no šīs pasaules dzīvs. Ceļojot pa dzīvi, lielākā daļa cilvēku savu ego sāk uzskatīt par savas personības kodolu. Taču ego ir tikai mūsu apzinātā prāta daļa, ar kuras palīdzību mēs veidojam savu identitāti. Piemēram, skolotājs, ārsts, biznesmenis, māte, tēvs un tam līdzīgi. Taču patiesais personības kodols ir tas, kas spēj izjust saikni ar ikvienu un it visu. Pedagogs un rakstnieks Džons Bredšovs ir teicis: ego pret patieso es ir tas pats, kas kabatas lukturītis pret starmeti. Mēs instinktīvi jūtam, ka patiesais es ir droša vieta. Tas ir tīra mīlestība. Bet kā gan atšķirt ego no patiesā es? Ļoti vienkārši. Ja tu sirmgalvim palīdzi pāriet ielu tikai tāpēc, lai iegūtu atzinību vai pats justos labi, tad tas ir ego. Bet, ja tu to dari tādēļ, ka cilvēkam tiešām ir vajadzīgs tavs atbalsts un nesagaidi par to neko pretī, tad tas ir tavs patiesais es, kas palīdz sirmgalvim. Mentālisma likums saka: atsevišķs, bet viens vesels. To var saprast tā, ka, piemēram, tava kāja nav viss tavs ķermenis, bet tavs ķermenis nebūs pilnīgs bez kājas. Tā kā mēs pastāvīgi nodarbojamies ar radīšanu, tad mēs arī pastāvīgi maināmies un visu laiku mācāmies. Mēs iegūstam kontroli pār savu dzīvi, ja pieņemam, ka eksistē fiziskā pasaule un mēs tajā darbojamies. Bet, lai sasniegtu savus individuālos mērķus, mēs pielietojam savā labā visuma likumus. Mels Gils raksta: ja cilvēks rīkojas un dzīvo tā, it kā visums būtu tikai sapnis, tad viņš ir kā mēnessardzīgais, kurš steberē pa savu dzīvi, netiekot uz priekšu. Fakts ir tāds, ka pašlaik tu atrodies uz zemes, un tev ir jāievēro tās daba un likumi. Tomēr izmantojot garīgos visuma likumus, kuri ir augstāki par materiālajiem,
Tev ir visas iespējas dzīvot laimīgu, piepildītu un kvalitatīvu dzīvi. Mentālisma likums ir tikai viens no 7 pārējiem, nemazāk būtiskiem visuma likumiem, kuri eksistē tavā dzīvē. Noskaties visu 9 video sēriju, kuru pamatā ir Mela Gila grāmata Meta noslēpums. Spied patīk, ja tev šis video bija noderīgs, un seko man Instagramā, Facebookā un YouTube. Un izmēģini subliminālu iedarbību savu zemapziņu. Subliminal.lv mājaslapā.